Ir gan vietējā, gan ko mēs darām reāli. Un tas viss vērtības man joprojām ir. Tā kā mani vecāki visu mūžu nodarbojās ar dārzkopību, mēs audzējām tomātu stādus. Es teiktu, ka mēs bijām vadošā ģimenē, jo mēs to darījām tā, diezgan rūpnieciski, es teiktu. Un tēvs patstāvīgi jau kā, viņam tas uzņēmēja gars arī bija, tajos laikos, ja tas, protams, arī tik bremzēts. Viņam tas iekšā bija tas, ka vajag vairāk, vajag labāk kaut ko. Vai kaut ko jaunu, cik ilgi tos stādus. Varbūt tajā laikā viņa brālis Lietuvā uzbūvēja dzirnavus. Ļoti labi viņiem tur gāja. Tas bija pats pirmsākums, 96. gads. Tēvs viņu satikās, bija kaut kāds pasākums, un viņi norunāja, ka vai taisam Latvijā arī kaut ko tādu. Un tā tēvs jau kā uz tirgu tirgodams tomātu stādus, ja viņam ir ideja, viņš ar katru tur pa šito aprunājās. Vienā dienā pie viņa atbrauc kolhoza priekšsēdētājs, kolhoza galveno grāmatvedi. Es teicu, jums nav kaut kur tādas telpas, kur mēs varētu ciemavus izveidot? Viņi padomā, jā, viņi teica, ir lobarības zienavs, kas bija. Es apskatījos, jauna būve, kolhoza laikā celta. Izdameļēs, viss, kas tur bija, logi, durvis, viss bija ārā, flīzes bija nost, viss bija nost. Nopirku no kolhoza. Un tad es domāju, paļēlīšos, aizvedīšu sievu parādīt. Sieva aizbrauc, viņa teica, vēlna dzirnavs. Telpas šeit tiešām bija, pamatīgas, jā, protams, ka viņas bija izlaupītas, bija grūža pilns, viss plēsts, lausts, plēšana. Tēvs te paņēma strādniekus, tajā laikā salika logus, durvis, tepat uz vietas ražoja, visu to taisīja, viņš gateri te uzbūvēja tādu ātro uzreiz, aizved viņu uz Durbas pusi, uz vienām telpām. Es tagad atceros arī tās telpas, baigi forši atkal, ka liktenis tā salika, ka mēs esam šeit, nevis tur. Es tajā laikā jau paralēli braukāju, pirku graudus un braukāju uz citām dzirnavām malu, pārstrādāju un veidu uz ceptuvēm tirgot. Es jau biju tādā lēnā startā, sildījos, var teikt, ar to uzņēmēju darbības. Tad doma bija tāda, ka vajag nopirkt pirmo vilcēju, lai varētu atvest savus graudus, aizvest miltus, jo toreiz radās tāda ideja, kāpēc es vedu tos miltus skrundu, pieņemsim, kāpēc mēs neatvedam graudus apakaļ. Kaut kā neloģiski jāsamazina izmaksas bija. Tā mēs arī sākām. Noteikti, ko es no tēvas iemācījos, tas mums bija galvenais arī uzstādījums uz tirgu tāds, kad mēs nekad nemānam klientu. Nekad nedrīkst piemānīt klientu. Biznesā to var piemānīt vienreiz. Tēvs man to ir iekalis tā kā rāmuru, kad nevar apkrāpt klientu. Ir jābūt, lai kāda ir patiesība. Līdz ar to es arī centies arī šeit uzņēmumā to vienmēr turēt to, kad lai ko mēs pārdodam, kā mēs pārdodam, nemānam klientus, nepiekrāpjam viņus, tirgojam to, kas mums ir, un mēģinam piemeklēt, kur tas klientam varētu būt vajadzīgs, tas, kas mums ir pārdošanā šobrīd, gan pakalpojums, gan produkts. Ja. Es neslēpšu, ir bijis ļoti daudz reizes, ka tu izmaksā, tajā noteiktā datumā tās pienākošās naudiņas par piegādātām precēm un algām, kad tev tur reāli nekā nav. Protams, kad sākumā mēs bijām 3 darbinieki uzņēmumā. Sākumā mēs arī mašīnas remontējām, tepat sētā, rudens, ziema, paklājām apakšā finieri, līdām apakšā ar šoferi. Es pats mainīju kārbu sestdien, svētdien, lai pirmdien mašīna būtu atkal ierindā. Šobrīd mēs strādājam siltos servisos. Ir ļoti daudz partneri, kas mums piedāvā ārpakalpojumā, arī tos pašus remontus un citas pakalpojumus. Arī partneri ir šī laikā ļoti auguši un attīstījušies, kas ir prieks redzēt. Kā minēja komandu, mēs no 3 cilvēkiem esam izauguši par komandu līdz 150 cilvēkiem, par kuru man ir ļoti liels gandarījums, kad mēs varam kopā būt, kopā strādāt, kopā no rītiem satikties. Es sāku ar to, kad es beidzu augstskolu Rīgā un gribēju apakaļ uz dzimto Liepāju. Sludinājums bija Kurzemes vārdā, starp citu, ja? Es uzrakstīju, aizgāju uz interviju un laikam paldies Ričardam, ka viņš redzēja mani savā dzirnavnieku komandā. Tā arī tas sākās. Īstenībā ļoti ātri, viegls process. Pirms 22 gadiem
kad strādāju rezerves daļu veikalā Liepājā, iepazinos ar Ričārdu, un viņš man uzaicinājis tā kā uzņemties transporta nodaļas vadību Otaņa Dzirnavniekā. Tā es sāku šeit savus darbus. Otaņa Dzirnavniekā es strādāju jau 19 gadus. Šogad augustā būs 20, bet tie 20 gadi ir bijuši tādi sulīgi, dinamiski. Tāpēc arī es domāju, ka tik ilgi ir tāda dinamika uzņēmuma attīstība. Es vienmēr esmu teikusi, man ir bijuši labākie tie 20 darba gadi. Esmu daudz ko pieredzējis, jaunas nozars, jaunas tehnikas iekārtas, jauni cilvēki, forši kolēģi nāk klāt. Kad sāku strādāt, mūsu kolektīvs bija neliels. Mēs bijām kopā kādi 10 cilvēki, varbūt no kuriem 4 bija autovadītāji, jo bija 4 mašīnas tajā laikā. Jā, un bija arī daži apakšuzņēmēji, kas palīdzēja kaut kāds darbus veikt. Principā visi darba uzskaits un viss organizēšana notika uz papīra. Dati tika ievadīti Exceļos, kas ir vests, kas ir darīts. Programmas nebija nekādas. Tad laika gaitā sapratām, ka tā tālāk nevar, uzņēmums neaugs, ja turpināsim papīra formātā visu darīt. Un Exceļos tad sākām ieviest dažādas sistēmas, programmas, kas uzlaboja darba apstākļus. Sākumā arī vēl bija tā, ka GPS izsekošanas nebija nekādas. Visiem vadītājiem dabūjām zvanīt pa telefonu, lai noskaidrotu, kur viņi atrodas, kas notiek. Un tas bija pilnīgi kaut kāds baigais laiks visu laiku. Principā uz telefonu bija non-stopā. Tad ieviesās GPS sistēmas, telemātikas, tad palika darbs jau stipri raitāks, ātrāk varēja koordinēt tās mašīnas, nebija visu laiku jātērē laiks, lai sazvanītu vadītāju, kur viņš atrodas. Arī kolektīvs bija izaudzis jau lielāks un varēja vieglāk strādāt jau komandā. Ja tagad mēs office esam pa 2 stāviem, tad mēs pirms tiem 20 mēs satilpinājāmies 2 kabinetos. Mēs bijām maz kolektīvs, bet esam izauguši par forši lielu kolektīvu. Tas mūsu, tandēms, kas mēs esam, pieņemot tos lēmumus, kad es varbūt izmetu to ideju, Jānis to fiks sagramo, kā to realizēt, un pēc Sanda beigās, kā to vispār ielikt visus programmās, datoros, nodot atskaitēs. Tāds foršs tāds sadalījums, man liekas, mums ir. Un, kad vajag, viņi man varbūt piesēdim bišķiņ, nolaiž tos spārnus, apgriež, kad varbūt nevajag tik augstu lidot, kaut kādā mērā. Es sāku strādāt kā transporta daļas vadītājs. Tagad es esmu uzņēmuma valdes loceklis, un tagad mans darbs vairāk saistīts ar dažādu procesu, tikai uz digitalizāciju, principā, sakārtošanu, lai viss raiti notiktu. Ričards skatās vairāk globāli, es saku, kā visu to sakārtot, lai tas iziet caur sistēmām, programmām. Paldies tēvam par uzdrošināšanos, ka viņš uzņēmās to lielo atbildību un nodibināja to uzņēmumu un uzsāk šo darbību. Šobrīd mēs esam izauguši par vadošo uzņēmumu. Mūsu parkā ir ap 180 automašīnām uz ceļa katru dienu. Nākotnē es redzu Otaņa Dzirnavniekā uzņēmumu, kurš joprojām attīstās, aug, nekas nav apstājies. Arī nevar apstāties. Ja mēs apstājamies, tas jau būtu solis jau apakaļ. Jā. Pats svarīgākais, ko mums vajadzētu saglabāt, nemainīgi nākamajiem gadiem uz priekšu ir tā mūsu komandas saliedētība, kas tagad ir Otaņa Dzirnavniekā. Tas ir cieņa vienam pret otru, izpalīdzību un komandu. Tas ir ļoti vērtīgi. Un tas ir viss sarežģītākais, kas var būt uzņēmumā. Jo viss pārējais tehnika, un tas jau ir nopērkams, bet kolēģis nenopirks tā. Es laikam novēlētu, lai nākamie 30 gadi Otaņa Dzirnavniekam kā uzņēmumam ir tikai uz augšu. Lai izpildās tie mērķi, kas ir izvirzīti, un vēl tās iekarotas tās virsotnes, kas vēl nav iekarotas. Bet tā kā uzņēmums nav monotons un viens pats, tad es novēlu mums visiem kolēģi būt enerģiskiem, jaudīgiem un spēkapilniem uzkāpt tajā kalnā. Paldies par jums, kolēģi! Protams, ka jebkuram tēvam, vecākiem droši vien ir lielākais prieks, kad tu strādā ar domu, ka tev ir kam nodot to, ka tev ir pēctecība. Jā. Tas ir lielākais gandarījums, lielākais motivators, kāpēc tu strādā. Lielie bērni arī skolas sāk jau piemeklēt šobrīd
kas varētu viņiem noderēt šī uzņēmumā. Ja. Mazās meitenes ir tā, ka viņas uz ceļa meklē tās mašīnas, ja, kur ir ataņi, rekrutēt mašīnu. Ja, teiksim. Man priecē tas, ka viņi lepojās arī ar to uzņēmumu un var redzēt, ka viņiem tas jau tagad arī interesē. Ja, teiksim, ja. Okay, paldies tev. Man liekas, ja man nepatiktu, es noteikti nebūtu un kur 10 gadus. Man ļoti patīk. Noteikti piedzīvot vēl 40, 60. Es pat teiktu, ka es varētu to pašu reflektēt par šiem 30. Labs vadītājs un kolektīvs. Veiksmes atslēga. Pagaies viņi skaņa arī, lai iet jā visi. Nodarbojos ar visu transporta dēļiskā koordinēšanu. Visu darbu organizāciju, tādām lietām. Tu jau būs 12 gadi, kā to daru. Es saku, varbūt jau tankiem jūstais. Ir gan vietējā, gan ko mēs darām reāli. Jo daudz jau mēģina, teiksim, un ne visiem izdodās, ja, bet kaut kā mums ir izdevies tomēr to izdarīt. Un tas ir kaut kas arī no augšas tomēr. Arī vizuāli un ka viņš ir tādā kustībā visu laiku, tas vīriņš, tā kā viņš iet uz priekšu, ja, Bet tas viss tā arī ir strādājis. Tas tā arī viss tomēr mums ir saistīts ar draudiem. Man, teiksim, uzņēmums manā dzīvē vienmēr ir bijis pirmā vietā. Tā, ka tas ir ļoti svarīgi. Un tās visas vērtības man joprojām ir.